Tā, braucam pāri kalnu grēdai. Pašā augšā gandrīz esam. Te jau sniegi ir, kā jau es teicu vakardien, tajā video. Pāris dienas atpakaļ. Gandrīz pašā augšā uzbrauksim, un tā arī būs. Un redz, te ir šaurie ceļi vēl joprojām. Bet, nu, šitas jau skaitās plats. Tur atpakaļ bija baigais ceļš. Man redz, kāds smuki kalni. Cik smuki viss ir uztaisīts. Un tā te viss notiek. Tā te visi brauc. Nu, vieglie gan šodien te daudz ir. Tā kā bluses te bišķiņ maisījās. Bet, nu, bija labi. Nekāda vaina. Es te velkos 35 km/h. Nu, bet iekšā 29 tonnas. Tā kā liemezis te lien augšā kalnā. Tūlīt būs tunelis 5 km. Tāds baismīgs, šaurais. Nu, nekāda vaina. Braucam. Nu, tā. Nu, stāstiet, kā jums iet. Kas jauns. Kaut ko rakstiet komentāros, lai ir interesantāk. Brīvdienas ir pagājušas. Tagad jābrauc ir 1000 km apmēram. No Norvēģi jūras krasta, tas sanāk Atlantika, kur tunelis priekšā. Es viņu pa Atlantiku saucu, Norvēģijas jūru, jo viņš krustojos ar Atlantijas okeānu. Un tad jābrauc līdz Baltijas jūrai, līdz pašai lejai Zviedrijā. Nu tā, visai Skandināvijā šķērsām līdīsim pāri. Un pasties, kādi tur ir kalni, paskaties, kas te pa kalniem ir. Ui, kāds skaistums, vai ne? Kāds skaistums, kā Ēriks saka. Te baigais baismais tunelis tulīt būs. Nu redz, un te ir kalnu gali paši, lai cilvēki redz, lai jūs redziet. Te ir praktiski paši gali. Nu jau sniegs ir bišķiņ pakus. Nē, atvainojos, te ir 3 km tunelis. Reku tie vēja ģeneratori, ko es tur teicu video, kur kalna galos. Jā, un aiziet baismonīgajā tunelī, 4 metru augstums. Nu ar fūri tā kā ir, man tad tā nav fūri. Bet tā fūri te jābūt uzmanīgām, pa malām var stūrus noraut. Nu redz, braucam iekšā. Šaurais tunelīts. Tūlīt rollis aiz stūra teiks, gudogs, labdien! Redz, un viens smagais atnāk, un te būs interesanti. Te ir, redz, ka man viena kabatiņa. Vai cik labi, un kā reiz cik forši pie tādām kabatiņām. Es viņu varu palaist, superīgi. Nu, ideāli. Nu, malacis. Nu, redz, cik forši izbīdījāmies. Sasniegums, ka tieši pie platās maliņās, labais. Nu, vieglais jau ir okei. Te jau viss okei, tas jau garām iet. Nu tā. Bet daudzi bailīgi, baigi šoferi daudzi ir bailīgi. Baigi, ja daudzi ir. Te viens ar smagu ar tesalīkumā pēkšņi apstājās, kur šaurais bija. Un es apstājos, blisās uz mani, es ar uz viņu, es viņam saku, nu pabrauc malā. Es kalnā braucu, man nav kur likties, tur malā ir betona maliņa. Lūr. Nu saprat, ka sabaidījās. Nu tā padeva atpakaļ kā reiz, kad 4 metri tur un bija platāks. Tad bija baigi normāli. Tad mēs samainījāmies un viss kārtībā. Nu redz, tagad brauc tālāk. Redz, kādi ir tie šaurie tuneļi. Vai nebūtu forši zem Daugavas šitā tuneļa apakšā? Nu, tā kā tā. Nu labi tad, brauksim tālāk. Būs kaut kas interesants, vēl uzņemsim. Feinu dienu! Čuriu!